Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas valsts tehnikums ir viena no lielākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Savos 95 pastāvēšanas gados tehnikums ir spējis mainīties līdzi laikam un šodien ir daudzpusīgākais profesionālās izglītības kompetences centrs Latvijā. Rīgas valsts tehnikuma pirmsākumi meklējami laika posmā pirms Pirmā pasaules kara. Par tā pirmsākumu uzskatāms 1918. gada 21. oktobris, kad ar būvinženieru grupas iniciatīvu Rīgā atvēra Būvtehniskās sabiedrības tehnikumu. 1919. gada 24. augustā Latvijas valdība tehnikumam nodeva bijušās Nikolaja ģimnāzijas telpas Rīgā Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, kur tehnikums atrodas arī šobrīd. 1919. gada 29. decembrī Latvijas valdība pieņēma lēmumu atvērt tehnisko vidusskolu kā valsts mācību iestādi Rīgas valsts tehnikumu. Šis datums ir Rīgas valsts tehnikuma dibināšanas diena. Cauri gadu simtaņiem Rīgas valsts tehnikumā ir strādājuši izcili pedagogi. Lielu ieguldījumu Rīgas valsts tehnikuma attīstībā ir devuši tā direktori. Par savu pirmo direktoru tehnikuma pedagogu saime vienbalsīgi ievēlēja Jāni Ozoliņu. No 1920. līdz 1930. gadam par direktoru strādāja būvinženieris Ansis Grīnbergs. Nozīmīgs ir tehnikuma ilgadējā direktora Adolfa Vitskofa ieguldījums, kurš tehnikumu vadīja līdz pat 1944. gadam. Latvijas brīvvalsts laikā Rīgas valsts tehnikumā tika attīstītas vairākas inženiertehniskās nodaļas. Sastādot mācību programmas, tika izmantota ārzemju modernāko tehnikumu pieredze. Vairākārt sarīkoti tehniskie kursi topošiem fotogrāfiem, stiklapūtējiem, balinātājiem un krāsotājiem, autovadītājiem, celtniekiem un elektrotehniķiem. Karadarbības laikā un pēckara periodā Rīgas valsts tehnikums piedzīvoja ideoloģiskas pārmaiņas. Nemazāk sarežģīts bija arī periods, kad tehnikumu izlika no telpām. Taču spītējot kara laika grūtībām, mācības tika turpinātas un audzēkņu skaits pārsniedza 1000. 1945. gada martā Rīgas valsts vakara tehnikumu apvieno ar Rīgas valsts tehnikumu. Mācību iestāde maina nosaukumu un turpmāk tiek saukta par Rīgas industriālo politehnikumu. 50 okupācijas gados Rīgas industriālo tehnikumu absolvē tūkstošiem absolventu, un tehnikumā tiek īstenots strikts valsts pasūtījums par tautsēmniecības vajadzībām nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, tajā skaitā daudzo Latvijā iebraukšo apmācība. Vērtīgu ceļamaizi tālākai izglītībai, ražanam zinātniskajam, kultūras un valsts darbam tehnikumā guvuši daudzi pēckara Rīgas valsts tehnikuma absolventi. Akadēmiķi Egons Lavendelis, Gunārs Čipēns, Uldis Viesturs, Mārtiņš Kalniņš, valsts vicepremjers Valdis Birkaus, daudzi zinātnieki, nākošie ministri, Saimas deputāti. Pat cik es beidzu ķīmijas nodaļu, tad bija pietiekami daudz ķīmijas, bija ļoti interesanti pasniedzēji. Es biju ļoti apmierināts, bet es biju arī nobažījies, jo man ļoti gribējās studēt ķīmiju. Un principā iznāca tā, ka tas man bija praktiski neiespējams, jo teicamnieku diploma man nebija, bet uzrakstīt sacerējumu es noteikti nevarētu, jo iestāju eksamenam vajadzēja uzrakstīt sacerējumu. Savā mūžā es nebiju uzrakstījis nevienu sacerējumu, izņemot varbūt, kā es pavadīju vasaru. Toreizējais tehnikuma direktors redzēja, ka man visas pārējās atzīmes ir ļoti augstas,
es laboju atzīmi no 3. uz 4. Tas notika vēl 4. kursā īsi pirms diploma iegūšanas. Un kļuvu par sarkanā diploma īpašnieku un iekļuvu Rīgas Politehniskajā institūtā bez eksāmeniem. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Mārtiņš Kalniņš atzīst, ka tehnikumā ir iegūtas ne tikai zināšanas, bet arī vērtīga praktiskā pieredze. Tehnikuma izglītība dod tādu zināšanu un prasmu kopumu, kādu nekad nedabūs augstskolas beidzējs. Viņi arī dabūna savu tiesu, bet tehnikumieši ir, varētu pat zināmā mērā, citi ļaudis, kas varbūt daudzas lietas līdz praksē aiznesīs efektīvāk nekā augstskolu absolventi, un bez viņiem vienkārši nevar iztikt. Tehnikuma absolventu vidū ir arī uzņēmēji. Es tiešām lepojos, kad es esmu šī tehnikuma absolvents. Manā dzīvē bija sanācis tā, ka man paralēli ir 2 skolas. Viena bija hokeja skola, un tajā brīdī, kad es mācījos tehnikumu, es jau spēlēju Latvijas izlasē, un kā tagad atceros, mans treneris speciāli no nometnes mani veda uz eksāmeniem, lai es to teiktu, un tas nebija vienkārši. Mūsu gadā uz vienu vietu bija 4,5 pretendenti. Es diezgan daudz mācību iestādes absolvējis, bet tehnikums visvairāk palicis ir atmiņā, jo mācību spēku kolektīvs, kas strādāja šajā tehnikumā, viņi bija kaut kā iemācījušies ne tikai dot tās zinības, viņi ar mums komunicēja kā līdzīgiem. Savukārt es uzņēmumu dibināju, kad man bija 24 gadi. Tieši tas, kādā veidā mēs sastrādājāmies, kā mēs komunicējam savā starpā, kā mēs risinājām jautājumus, problemātiku kaut kādu, tas ļāva uzņemties atbildību un dibināt uzņēmumu, nebaidoties. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā Rīgas valsts tehnikums atgūst savu vēsturisko nosaukumu un, neskatoties uz grūtībām, tā laika direktora Daiņa Markus vadībā, tehnikumā sākas pārmaiņas. Tiek uzsākta starptautiskā sadarbība ar Eiropas mācību iestādēm un aktivizēta sadarbība ar darba devējiem gan stratēģiskajā plānošanā, gan jaunu speciālistu sagatavošanā. Tiek attīstītas tehnikuma mācību nodaļas un materiāla tehniskais nodrošinājums. Šobrīd Rīgas valsts tehnikums, tās direktores Dagnijas Vanagas vadībā, piedzīvo savu renesansi, jo saglabājot vēsturiskās vērtības, Rīgas valsts tehnikumā tiek īstenotas jaunas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību programmas, uzlabots materiāla tehniskais nodrošinājums, īstenoti darba vidē balstītas izglītības nosacījumi un principi, tiek attīstīti jauni starpvalstu projekti. 2014. gada 7. februārī Rīgas valsts tehnikums pāršķīra jaunu lapusi savā vēstures grāmatā, jo piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu ERAF projekta ietvaros, tehnikums uzsāka sava sen izlolota sapņa īstenošanu. Tika parakstīts līgums par būvniecības un tehniskā aprīkojuma iepirkuma projektu Rīgā, Dārzciema ielā 64. Nozīmīgajā brīdī vienkopus pulcējās gan Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības un attīstības aģentūras pārstāvji, gan būvnieki, gan darba devēji. Kopējais projekta finansiālais apmērs ir 9,55 miljoni eiro. Tā ietvaros paredzēta esošās mācību bāzes modernizēšana, kā arī praktisko un teorētisko mācību priekšmetu apguves centra būvniecība. Jaunā mācību centra būvniecībā ietilpst arī jauna un moderna dienesta viesnīca. Es ceru, ka nozares ļoti daudz arī iegūs no tā, kas ir saplānots, un es domāju, skola ir saplānojusi labi, kas viņai par šo naudu jāpaveic. 9,55 miljoni ir diezgan ievērojama eiro summa, un mēs tiešām ceram, ka tās lentītes griešanas, kas nāks rudenī, un tie bērni, kas varēs šīs skolas apmeklēt, ka tas būs tiešām redzams, ka šai valstī profesionālā izglītība ir citā prioritātes līknē iegājusi. Līguma parakstīšanas dienā Rīgas valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga uzsvēra, ka Rīgas valsts tehnikumā ir uzsācies pārmaiņu laiks, kas tehnikuma audzēkņiem pavērs jaunas iespējas savas nākotnes profesijas apgūšanā. Sapnis kļūst par īstenību ne tikai līguma parakstīšanas brīdī, bet arī 2014. gada 9. jūlijā,
kad jaunā Rīgas valsts tehnikuma mācību centra pamatos tiek iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Šis ir tas saviļņojošais mirklis, kad mēs varam paskatīties, kad reāli darbi notiek. No 15. gada 1. septembra šeit jau varēs mācīties gan jauni enerģētiķi, dzelzceļnieki, poligrāfiķi, mašīnu būves speciālisti, praktiski visu tehnisko specialitāšu audzēkņi, kas ir Rīgas valsts tehnikumā. Domāju, ka jauna, laba vide būs, jaunas tehnoloģijas, gan skolotājiem iespējas, gan arī audzēkņiem iespējas. Šodien patiešām bija liels prieks, kad ieradušies arī darba devēji paskatīties uz to vietu, uz to vidi, kur mācīsies jaunie speciālisti. Darba devēja loma Rīgas valsts tehnikuma mācību procesa nodrošināšanā ir nenovērtējama, jo visas tehnikuma mācību programmas tiek izstrādātas ciešā sadarbībā ar darba devējiem. Svinīgajā kapsulas iemūrēšanas dienā nozīmīgus ceļavārdus Rīgas valsts tehnikumam izteica Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa. Novēlu tādu pašu enerģiju, kā ir bijis līdz šim, spēju pārvarēt visas grūtības, visus izaicinājumus, ļoti ciešu sadarbību ar darba devējiem, domājot un attīstoties līdzi laikam un tam pieprasījumam, kas ir, un tikpat lielisks audzēkņus, kā šobrīd ir. Jaunais mācību centrs topošajiem un esošajiem audzēkņiem sniegs iespēju apgūt profesijas ar augstu pievienoto vērtību, jo tas būs aprīkots ar visām mūsdienu prasībām atbilstošām tehnoloģiskajām iekārtām. Rīgas valsts tehnikums pastāvīgi rod iespējas, kā uzlabot materiālu tehnisko nodrošinājumu. Tehnikumam ir laba sadarbība ar Peugeot un Toyota automašīnu centriem, kur pateicoties Peugeot un Toyota kompāniju dāvinājumiem, audzēkņi auto nodaļas ietvaros pilnveido savas teorētiskās zināšanas, kā arī apgūst praktiskas iemaņas. Šobrīd Rīgas valsts tehnikumā izglītību iegūst 2500 audzēkņu vairāk kā 50 izglītības programmās atšķirīgās profesionālās vidējās izglītības programmu grupās, kā arī tiek nodrošinātas profesionālās pilnveides un tālāk izglītības programmas. Tehnikums sniedz iespēju iegūt izglītību ne tikai Rīgā, bet arī savās teritoriālajās struktūrvienībās – Balvos, Krāslavā, Limbažos un Laidzē. Tehnikumā tiek sagatavoti speciālisti vairāk kā 20 specialitātēs – informācijas tehnoloģiju, auto un dzelzceļa transporta nozarēs, grāmatvedības, ķīmijas, poligrāfijas, enerģētikas, kokapstrādes, mašīnu būves un komerczinību specialitātēs. Sadarbība ar Rīgas valsts tehnikumu mums jau ir daudz gadu garumā. Sākās 2009. gadā, kad pie Rīgas valsts tehnikuma tika pievienota Rīgas dzelzceļnieku skola, un bez šiem speciālistiem, protams, Latvijas dzelzceļš nevarētu eksistēt. Mums ļoti simpatizē tas, ka Rīgas valsts tehnikums ļoti pievēršās arī duālai izglītībai. 95 gadu jubilejā mums gribētu Rīgas valsts tehnikumam novēlēt, lai jūs audzināt ne tikai teorētiski apmācīts un gudrs cilvēks, bet arī čaklus darba darītājs ne tikai mūsu specialitātē, bet arī citās. Pēdējos gados tehnikumam ir izveidojusies cieša sadarbība ar poligrāfijas nozares uzņēmumiem. Par Rīgas valsts tehnikumu man jādomā ir gandrīz katru reizi, kad es ieeju mūsu ražotnē. Tie ir 10 jaunu cilvēku, kas pie mums strādā, un tas vien liecina par to, ka sadarbības starp Rīgas valsts tehnikumu poligrāfijas nodaļu un Livonija Print kā poligrāfijas uzņēmumu ir līmenī. 2013. gada ietvaros uzņēmums Livonija Print piedalījās Rīgas valsts tehnikuma pilotprojektā Darba vidē balstīta izglītība. Projekta gaitā topošie speciālisti paralēli mācībām strādāja pie potenciālā darba devēja. No pirmajiem 5 audzēkņiem 4 pie mums pašlaik strādā. Šis ir veiksmīgs sākums, un es ļoti ceru, ka tā mūsu sadarbība saistībā ar darba vidē balstītu izglītību turpināsies tikpat sekmīgi turpmāk. Es gribētu tehnikumam novēlēt ieskatīties pagātnes pieredzē, bet dzīvot ar nākotnes sapņu piepildīšanu.
Poligrāfijas nozares uzņēmumi atzinīgi vērtē tehnikuma sasniegumus un aktīvi iesaistās jaunu projektu īstenošanā. Uzņēmumi mūsu nozarē ļoti aktīvi faktiski ir atsaucīgi jautājumā par šo darbu bāzēto vai duālo izglītību. Un tad šī kombinācija, kas ir skola kopā ar praksi darba vietās, jau nākotnes potenciālajās darba vietās, ir jau diezgan feina kombinācija. Lai gan es domāju, ka mums vēl daudz un tālu ceļu ejam, lai mēs patiešām sasniegtu augstākus līmeņus mūsu izglītības procesā. Kā atzīst tehnikuma audzēkņi, Rīgas valsts tehnikumā iegūtās zināšanas ir vērtīgs pamats visai turpmākajai dzīvei. Šajā skolā ir jūtams tāds briedums, kā mēs redzam, ka 95 gadi nav maz, un to var just, ka šī skola ir ar vēsturi un es domāju arī ar lielu nākotni. 2014. gada 1. septembris Rīgas valsts tehnikumam iesākās 95 gadu jubilejas zīmē. Atzīmējot tehnikuma vēsturi, tehnikuma audzēkņi un pedagogi pulcējās pie brīvības pieminekļa, lai pateicībā noliktu ziedus. Svinīgajā pasākumā piedalījās izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete. Rīgas valsts tehnikums ir sagatavojis tik daudz labu speciālistu, ka būs grūti atrast kādu darba vietu, kuras darbinieki nevarēs ar lepnumu teikt, es esmu mācījies Rīgas valsts tehnikumā. Un tādēļ šajā simboliskajā dienā šie ziedi, kas gulst pie brīvības pieminekļa, apliecina mūsu vēlmi mācīties, mūsu vēlmi saglabāt Rīgas valsts tehnikuma labo vārdu un strādāt par godu Latvijas valstī un tās uzņēmīgajiem cilvēkiem. 1. septembrī klātesošos uzrunāja un sveica tehnikuma sadarbības partneri, darba devēju un nozaru asociāciju pārstāvji. Mēs ceram, ka jūs būsiet tie, kas radīsiet jaunus produktus, apkalposiet šodienas sarežģīto un moderno tehniku, un jūs veidosiet pievienoto vērtību, lai valsts un mēs visi varētu dzīvot labāk. Es jums gribu novēlēt šīs zināšanas, kur ir mūsu bagātība, lai jūs tiešām apgūstiet un saprotiet, ka tas ir tas, kas mums ir dots, un zināšanas ir lieta, ko jums nekad neviens nespēs atņemt. Rīgas valsts tehnikums ar katra jauna mācību gada sākumu pilnveido mācību programmas un mācību vidi, ievieš jauninājumus, kas nodrošina audzēkņiem iespēju iegūt augstu profesionālu kvalifikāciju un vispusīgi pilnveidoties. Mēs esam nopietni pārdomājuši, kā mūsu mācību procesu padarīt interesantāku, radošāku, tādu, lai jaunieši tiektos pēc zināšanām, lai viņi šos problēmu jautājumus vai arī savas zināšanas mācētu pielietot ar izpratni. Rīgas valsts tehnikums katram audzēknim sniedz ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī pamatu visai dzīvei. Tehnikums saviem audzēkņiem piedāvā mūsdienīgas un darba tirgū pieprasītas profesijas, profesionālu mācību vidi, profesijai atbilstošu materiālu tehnisko nodrošinājumu, motivējošas stipendijas un pieredzes apmaiņas iespējas ar labākajām Eiropas profesionālajām mācību iestādēm. Pēdējos gados Rīgas valsts tehnikumam ir izveidojusies cieša sadarbība ar Vācijas Federatīvo Republiku. Ich bin sehr beeindruckt. Das Riga Staatstechnikum ist eine sehr effizient arbeitende, flexible und zukunftsorientierte Einrichtung. Sie sind nicht nur sehr offen, also sie stehen uns jedes Mal zur Verfügung, wenn wir Ansprechpartner suchen, die auch zeigen, wie das System hier in Lettland ist. Sie haben wirklich mit großem Engagement an dieser Zusammenarbeit teilgenommen und ich bin besonders beeindruckt von den Ergebnissen im Bereich der Druckindustrie. Ich glaube, die Schule ist nicht umsonst eines der Kompetenzzentren, also auch eine der Schulen, die das Bildungsministerium besonders herausgestellt hat. Sie lebt in der jetzigen Zeit. Das heißt, wir alle müssen auf die Herausforderungen, die uns begegnen, eingehen. Wir bleiben ein guter Partner des Staatstechnikums Riga und ich wünsche den Lehrern, ich wünsche der Direktorin weiterhin viel Kraft, alles Gute und eine blühende Zukunft.
Sagaidot 95. jubileju, tehnikums pārliecinoši dodas jaunā, nākotnes attīstības virzienā, lai īstenotu savu devīzi tehnikums ir vairāk nekā izglītība. Būsim atvērti, radoši un pretimnākoši. Tad arī mums visiem šis kopīgais darbs izdosies lieliski.